Redzi, kā dzērves sarunājas? Bet viņas taču gandrīz nekā nesaka. Ai, Rūdi, daudzi dzīvnieki sarunājas, vispār klusējot, un viņu valoda ir ļoti, ļoti daudzveidīga. Bet vai dzīvnieku valodu var iemācīties saprast? Nu, protams. Vienkāršāk iemācīties saprast kāzu dziesmas, jo tām visām ļoti vienkārši vārdi. Tas esmu es. Un cik skaidri un pārliecinoši tie skan, tik lielas iespējas uzvarēt dziesmu kaujās un saimniekot savā teritorijā. Tādi vārdi ir visu putnu un pat daudzu kukaiņu, piemēram, siseņa dziesmai. Kāzu dziesma ir arī krupjiem un vardēm, pie tam ļoti skaļa un skaidra. Tas esmu es, tas esmu es. Tā dzied gan zaļās un parastās vārdas, gan kokvārdas un citi abinieki. Neatpaliek arī zvēri. Ļoti pārliecinoši tas esmu es, piesakot savas tiesības uz teritoriju un varu, piesaka briežu buļļi rudens baura laikā. Tikpat viegli saprast saucienu trauksme. Šīs signāls saprotams katram, kurš pirmais pamana briesmas, sāk klaigāt. Savukārt mazuļi, vecākus gaidot, nemitīgi sauc ēst, ēst. Bet, kad nelaime klāt, aizstāvoties katrs sauc prom, prom, neaizmirstot vēl piebilst trauksme, trauksme, lai arī citiem skaidrs, ka jāslēpjas. Tomēr nevienmēr skaļi vārdi palīdz, ienaidnieku projām raidot. Tāpēc baidot, katrs grib izskatīties pēc iespējas lielāks un varanāks. Un te nu jārunā par saprašanos bez vārdiem, jeb ķermeņa valodu. Kad putns uzbož spalvu un saslien spārnus, vai zvērs saslien stāvus vilnu, skaidrs, ka viņš ir uztraucies. Un gatavs aizstāvēties vai uzbrukt. Turpretī par padošanos dzīvnieka vēsti izliekoties mazāk un nevarīgāk nekā ir patiesībā. Pat piekļaujas zemei, pieglauž vilnu vai nolaiž asti. Kā cilvēks, kas izdarīs palaidnību, vainīgs nokar galvu. Tad ļoti nodara iedrošinošs glāsts vai pieskaršanās. Saka, nebaidies, varu, bet nedarīšu pāri. Vairāk sarunājas dzīvnieki, kas dzīvo baros vai ģimenēs. Vientuļnieki biežāk ir klusētāji, jo runāties pašam ar sevi īsti nav jēgas. Raud cilvēki dzīvo īpaši milzīgos baros, tāpēc runā pat vairāk par pērtiķiem, suņiem un papagaļiem. Nu, ko mums tagad pateica Upis? Laikam jau pateica, tas esmu es. Jā, un parādīja, cik viņš ir liels un dusmīgs. Nu, redz, cik vienkārši iemācīties saprast dzīvnieku valodu. Bet vai dzīvnieks saprot cilvēku? Ja cilvēks ir pacietīgs un grib, lai viņu saprot, tad var gan. Dzīvnieki baidās no lielāka, tāpēc jācenšas kļūt mazam, lai sarunu biedrs justos drošāk. Pat glāstam ātri pastiept roku var saprast kā sitienu, tāpēc labāk ļaut roku apostīt un pieglausties pašam. Sarunās ar dzīvniekiem galvenais drosme un pacietība. Ja pretim nāk suns, labāk apstāties.
katra ātra kustība dzīvniekam pateiks, ka nepazīstamais viesis jau uzbrūk un pēdējais laiks uzsākt cīņu. Bet ja beigsi, ķers tevi kā medījumu vai uzsāks rotaļu. Te jāatceras suņu valoda. Sabož vilnu, tātad baida un nikns. Saslien ausis un luncina asti, tātad vari būt mierīgs un uzsākt sarunu jau ar draugu. Tomēr mežā vai laukā vislabāk iepazīt dzīvniekus klusējot un vērojot tos no malas. Tikai tā var sadzirdēt un saredzēt viņu sarunas savā starpā. Jo klusāks būsi, jo vairāk redzēsi.